Tā, nu tad čau visiem. Beidzot, es atradu nelielu laiku, lai uzfilmētu un pastāstītu par to, kā man gāja gūstā Birmā, kāpēc es tur nonācu un kas tur notikās un kā viss notikās, teiksim tā. Protams, daļa informācijas es nevaru precīzi teikt, ko kāpēc dažādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka manas darbības arī šai sfērā nav pārtraukušas un neesmu pārtraucis, precīzāk sakot, un tas var ietekmēt. Tāpēc pastāstīšu aptuveni, kā mēs tur nonācām, kas tur notika un tādus spilgtākos momentus, teiksim tā, kurus tur piedzīvoju pārdomas savā galvā, kur man ir arī pāris video uzfilmēti. Lielāko daļu es nevaru likt, es ielikšu video tos, kurus es, mans pārdomas, kuras varēju, kad mēs tikām jau pie telefoniem un pāris ziņas, ko es atvēru, tad viņām es arī pēc tam pastāstīšu. Tad tā. 27. novembrī 2023. gadā mums vajadzēja pamest mūsu bāzi. Mums jau bija informācija, mēs zinājām, ka karš tūlītās sāksies. Mēs tev organizējām veselu nedēļu mūsu aizbraukšanu, jo tur tā nonākšana no punktu uz punktu diezgan sarežģīta. Ko es tur darīju? Mani projekti Kambodžā, kas notikās, viņi tur dažādu iemeslu dēļ tiek iesaldēti un visādas problēmas, kas tiek risināti, tikmēr mums tika piedāvāta sadarbības starp 3 kompānijām, ierasties Birmā un apmācīt vietējo armiju, džuntas armiju, apmācīt dažādākajos veidos, teiksim tā, gan armiju, gan policiju, kas bija viena no daļa no līguma, teiksim tā. Tur ir arī otra daļa no līguma, kas ir, un tur jau bija mūsu cilvēki pirms tam, kas tika veiksmīgi apmācījuši džuntas valdības daļu. Mēs bijām zonā Lokailā, latviski laikam, Lokai, es nezinu, kā latviski precīzāk sakot, kur, teiksim tā, parasti mirstīgais maz nonākt nedrīkst, jo, ja jūs braucat uz tādu valsts kā Birma, piemēram, jūs tur varat ieslimt pašlaik ne, jo tur pilnas kara darbības notiek. Jūs nevarat izbraukt no galvaspilsētas, tur 2 lielas pilsētas, kurās jūs tur varat apgrozīties. Tur, ja jūs izbraucat, tur pa ceļam ir kontrolposti ar vienas armijas daļām, ar pretinieku armijas daļām, kas ir, kur valdības sašķēlusies. Un, lai nonāktu tajos punktos, tas tāds sarežģīts posms arī, teiksim tā. Bet pa cik mēs strādājām Birmas oficiālās valdības labā, mēs tur nonācām, viss ir kārtībā. Instrukcijas, mūsu projekti, visādi izstrāde, viss kaut kas tam līdzīgs. Plus daļa no mūsu VIP, kas mums tur bija ar savu, kā lai paskaidro. Jā, tas labāk, lai paliek. Nonākam situācijā, mēs zinām, ir ienākusi informācija, mums ir mūsu teritorija, pretī ir vēl viena teritorija, mēs esam 12 cilvēki. 12 cilvēki, kas ir, principā, 10 ir bijušie leģionāri, 2 esošie patstāvīgajā kontraktā, kuram aizvien ir kontrakts, un bija ieradušies. Un tad mums bija vēl 2, kas bija atsevišķi nolikt vienā citā misijā uz teritorijā, kura ir apmēram kilometru no mums mazāk, ar citu misiju, savādākiem ieročiem, teiksim tā, un visu kaut ko tam līdzīgu. Tagad 26. tika pavadīts VIP, kas bija teritorijas galvenais, teiksim tā, un novembrī tos. Un viņš pamet pozīciju. Mums 27. novembra rītā 6 ar armijas džipiem mēs tiekam izvest ārā no mūsu teritorijas, jo tur jau pilsētā visādi nemieri arī. Tur pa lielam pilsētā ir 4 ģimenes, kas valda par to Lukaidu. 4 ģimenes ķīniešiem, teiksim, tā ir mafija, tur daudz ķīniešu, visu ķīniešu valodā notiek UTT. 4 ģimenes, mēs augsim viņas pēc 4 mafijām, ar ko viņas pārsvarā nodarbojās, tas ir narkotiku ražošana, cilvēku trafiks un skams. Skams milzīgos apmēros, ar ko viņi tādējādi uzbruk, teiksim tā, Ķīnas bezmazliet, Ķīnas ekonomikai uzbruk vai grūti, bet skatiet, Ķīnā ir 1,5 miljārds ar cilvēkiem, un tas notiek tāpat kā jebkur Eiropā, un visur hakeri, un tajās ģimenēs tur ir tūkstošiem cilvēku, kas strādā. Ķīna tiek viņiem klāt, lai dabūtu viņus ārā, tā saucamās fermas un viss kaut kas tam līdzīgs.
naudas apjomi, tur ir vienkārši paranormāli, kas tur notiekās un kā tur tas notiekās. Cilvēki tur tiek dedzināti un kas tika viņiem netiek darīts. Tur ir pavisam cita pasaule, teiksim tā, kas tur notiek. Bet labi, stāsts ne par to. Stāsts par to, ka mēs tajā 27. novembrī no rīta izbraucam ārā. Piebrauc mūsu tie, kas darbojās, mūsu pārvadāja no vienas vietas uz otru. Tajā brīdī jau bija pārstājuši savu darbību, tāpēc, ka viss jau aktīvās armijas daļas pārvietojas no punktiem, bloķē un nevar. Bet tika sarunāts ar vieniem citiem, kas mūs nogādās līdz galvaspilsētai, līdz lidostai, kur mums vajadzēja pamest valsti. Mēs teikt izbraucam, mums ir 3 mašīnas, Toyotas tādas 7-vietīgas. Un pa ceļam viņi paņem vēl, bija 2 čaļi un viena meitene, ķīnieši, kas nav ar mums, bet ir pa citām darīšanām tur dara, kas arī viņi tur atrasties nevar, bet viņi tiek paņemti ar mums tajās mašīnās. Tad vienu mašīnu mēs piekrāmējam pilnu mūsu koferiem, mantām, tad vienā Toyotā mēs sēžam, viņā 7 vietas, pat aizmugurē, es sēžu pašā aizmugurē ļoti nērti. Un otrā mašīnā pārējie cilvēki viena tikai koferiem pilnu. Tagad pēc kaut kādu pusstundas brauciena apmēram no Lukājas mēs braucam pa ceļam un priekšā sāk bombardēt. Aptuveni, es nezinu, distance 400-500 metri kalns. Kalna augstien tiek artilērija, sprāgs pēc brītiņa var dzirdēt, kad kāpj augšā zaldāti, šauju ložmetē, viss pārējais. Mēs esam uz ceļa, daudz civilās mašīnas, cik daudz kopā, kaut kādas 30, 40 apstājušās gar malām, visi tur ierakumi mežos sagatavojuši tādiem gadījumiem, tur slēpjās tajos ierakumos, citi. Mēs baigi ārā no mašīnas līdz nevaram, tāpēc, ka mēs esam netipiski visi milzīgi un balti un tetovēti un visādi tādi, kas mēs sēžam mašīnās, labi, tur brīžiem izkāpjam ārā no mašīnām pa vienam, pa diviem, tur pačurāt, uzpīpēt kaut ko tam līdzīgu. Un tur bombardē. Tagad mēs bombardējam, paiet, mēs nogaidām. Gaidām, kad ceļš atbrīvosies, tad tur viens busiņš mēģina braukt pa to ceļu, pārbaudīt, vai laidīs garām vai nelaidīs. Viņš aizbrauc, pēc 5 minūtēm pilnā gaitā nesās atpakaļ, tur neizlaida, paiet vēl 1 stunda, atkal cits busiņš tur ar džipiem mēģina izbraukt, mēs gaidām, vai tur ir vaļā vai nav, viņi jau padod savā starpā ziņu. Atkal nav. Tikmēr mašīnā situācija diezgan interesanta. Biedru vārdus es nesaukšu. Izdomāsim, vienalga, Pēters. Bet viens jaunais, kuram ir 25 gadi, mūsu komandā jaunākais čalīts. Un mūsu vecākais, kuram ir 50-nieks, kas arī visi ir atdienējuši, kuram 50-nieks, tas ir 20 gadi Kanādas specnas un viss kaut kas tam līdzīgs. Un viņam ir pēc Afganistānas posttraumatika, kas ir, kad tev murgi rādās un viss kaut kas tam līdzīgs. Un viņam ir 2 veidi zāles. Viens, kurus viņš paņem no rīta, lai sev uzmundrinātu, un viens, kurus viņš paņem vakarā, lai varētu aizmigt. Un viņš jau gadiem dzer, viņam tuvu cilvēku aizgāja, viņš nevar tam visam tik pārdzīvot, un viņš visu laiku sēž uz tām zālēm. Tā kā amerikāņu filmās tādas zeltenās tubiņas. Un pat cik mēs zinām, ka mūsu tas brauciens būs ļoti garš, vismaz tur kādas 15, 16, možda 20 stundas, možda vairāk, visām pārsēšanām, mašīnu mainīšanām, visu kaut ko tam līdzīgu. Tas, labi, es teikšu tā vārdu, Dans un Marto. Dans un Marto paņem pat tai tabletītei no tā īva, lai varētu mēģināt tajā mašīnā pagulēt, jo vietas mums tur šausmīgi maz saspiedušies UTT. Labi. Tajā brīdī, kad tur sākās tā bombardēšana, sākās tās prikols, ka viņi abi tādi tā kā nekādi, tā kā pa pusē salietojušies, nezinu, tur viņiem pilnīgi vienalga, viņi telefonā muziku uzliek. Man vēl bija video safilmēti, kurus dabūju izdzēst, varbūt viņus varēšu atgriezt, tad ielikšu vēlāk, kur mēs stāvam, es filmēju, kā viņi abi tur uzlikuši kādu Bob Marley dziesmas, tur Don't worry about the things, un aizmugurē vienkārši fonā kalns tiek bombardēts un šāviņi un tādā garā, un tiek galīgā pofigā. Pagāja kaut kur apmēram 3 stundas. Pēc 3 stundām it kā tur viena mašīna testē aizbrauc, viss kārtībā, var konvojas, visas pārējās mašīnas viņi palaidīs garām, un mēs tagad sākam kustēties tām 3 mašīnām.
Mēs sākam kustēties 3 mašīnām, konvojs aiziet pa galveno ceļu, pa cik mums ir svarīgi tā, teiksim, taktiski nonākt citās vietās, ne caur checkpointiem un viss kaut kas tam līdzīgs. Mūsu šoferi paņem ceļu pa labi. Maziņu kalnu ceļu, kas aiziet aptuveni pēc minūtēm 10. Pēkšņi mēs tiekam nobloķēti, mēs nonākam tā kā ielenkumā, nostājās priekšā, te, kur bija 2, 1, pa sāniem kādu 4, 5. Ar RPG 7, ar visu nostopē mūsu visas mašīnas. Viņi no sākuma gaisā izšāva, pirms stāvnām viņi izšāva gaisā pāris patronus ieroču mašīnām. Un mēs jau sēžam, domājam, opā, laikam nepaveicās. Tie mūsu šoferi, kas ir vietējie Birmas iedzīvotāji, izkāpja ārā no mašīnas, visi 3 šoferi, mums ir to nēt logu, mums baigi kā pa gabalu nevar redzēt. Un tagad izkāpja ārā, viņi iet runāties ar tiem, tur lūdzoties, tur rādot, kas un kā. Pa lielam labi. Viņiem atņēma telefonus, teica griezties, braukt atpakaļ. Tie atdod telefonus, mēs jau saprotam uzreiz galvā. Es arī domāju, brāļiens telefons savāds, mums jātiek, kā viņi sazināsies citiem postiem, kur mums jāizlaiž cauri, viss kaut kas tam līdzīgs. Un mēs griežamies atpakaļ, mēs visi 3 mašīnas atgriežamies. Paiet kaut kādi aptuveni 200-300 metri. Ir tāds pagrieziens, tāds celiņš pa labi, un tur aiziet tāda maziņa pilsētiņa. Pilsētiņā, nosacīt pilsētiņa ciematiņš, es nezinu, tur varēja būt mājas kaut kādas 11, teiksim tā, teritorija, tāds ierobežots. Un tur stāv pie tā stūra viens zaldāts ar ieroci, un viņš tāda, ka jābrauc uz turieni. Un tad mēs, protams, iegriežam iekšā pa labi, nogriežamies un braucam iekšā. Pa ceļam braucot, tur ir māja, te kreisā pusē māja, tāda liela teritorija, te labajā pusē un te tā kā nobrauktuvīts stāvvieta. Pirmā mašīna apstājās gar sāniem mājai, mēs esam otrā mašīna, mēs iegriežam pa labi šitā iekšā un trešā paliek tajā aizmugurē. Protams, mēs no mašīnas ārā nekāpjam, mēs savā starpā jau runājam, bļāviens, kas notiek, ko darīsim. 3 šoferi izkāpja ārā no mašīnas, noiet. Es sēžu aizmugurē 7. vietā, labajā pusē mašīnā. Noiet šeit, es nezinu, 2 metri apmēram no mašīnas. Noiet, viņi apsēžās un savā starpā kaut ko pārunā, runā droši vien, ko darīt, kā rīkoties. Un tajā brīdī mēs dzirdam aizmugurē, kaut kas nāk, kaut ko saka. Pasmies pa aizmugurējo stiklu, nāk grupa ar zaldātiem. Un viņi pienāk tajā brīdī, es redzu, ka šitien nāk pie logas, tā skatos, plus man telefonam kamera ieslēgta bija, es domāju, filmēt, nefilmēt vēl neapzināju, teiksim, tā līdz galam to situāciju. Un nāk, un tie 3 sēž, un pēkšņi tas, kas nāk te pa labi, viņš vienkārši paņem, viens nokrīt. Un tur sāk braut, otrs ceļās kājās, gribēja tā kā mukt, nemukt, tam arī. Tajā brīdī Marto, kas sēdēja, kas bija otrs, bija nedaudz salietojies. Viņš sēdēja te priekšā pa kreisi, viņš arī skatījās pa to logu. Un es tā, kad redzēju šito, es tā pagriežos uz mašīnu. Martos pagriežās uz manīm, viņš man skās acīs, un franciski viņš man saka, tās ir beigas? Es tāds apstulbumā, es laikam. Un tajā brīdī, kāda sajūta iekšējā bija tāda, ka tu esi tādā tā kā tunelī. Tev pazūd nedaudz tā skaņa, tu jūties tā kā tunelī. Tu esi tādā Un viņi tur kaut ko runā savā starpā, kaut kas tur, tas viens tur lūdzās, rāda, ka kaut ko tur šofērs, nezinu ko. Un tajā brīdī attaisās bagāžnieks. Un tad man tajā brīdī bija tā doma, es domāju, ok, jo tiem trāpīja pie gūžas, pie aknām ierēm, šitā lejas daļā. Viņi tur apvārtās vēl. Man bija tāds galvā pirmā doma. Pirmā doma man bija tāda, kad es esmu nodzīvojis krūtu dzīvi. Es nodomāju, bļāviens, Dāvid, tu esi nodzīvojis tik foršu dzīvi. Tu esi ritīgi izārdījies, sūdīgi, ka tas viss tagad beidzās. Tā bija pirmā doma. Otrā doma, kas man ir no nožēlas, jo īstenībā katru reizi, kad es nonāku tādā situācijā, man ienāk kaut kas savādāks galvā un tās sajūtas, emocijas, domas ir savādākas. Otrā doma man bija, kad man nebija iespēja atvainoties.
ka man nebija iespēja atvainoties manai ģimenei, tēvam, mātei, jo, labi, es tad tās nebūšu, bet es domāju, ka nav lielākas sāpes, kā pazaudēt savu bērnu. Es domāju, ka man nebija iespēja pateikt mammai, tētim, sorry, tā bija mana dzīve, es pats izvēlējos, ko es daru, kur es eju, bet piedodiet, ka jums jācieš. Tas bija otrais, kas man iešāvās galvā. Paldies Dievam, tas bija nebija pēdējais, jo tur varēja galvā kaut kas iešauties cits. Un, jā, pēc tam es nodomāju, šaujiet galvā, lai nešauju, lai nav, es negribu tur vārtīties, kā asiņains, un es domāju, viss davai galvā, un pēkšņi tur aizmugurē uzreiz bardeks, tur uzreiz viens kaut ko saka, ķīniešu valodā runāt, un tajā brīdī attaisās durvis, sāni viņi tur saka, tur ģimkāpjā varā uz zemes liekās, rokas aiz galvas, tur pa otru pusi, bet pa cik mēs esam pie pašas mājas gandrīz, es atloku ar to beņķi, es tā īsti nevaru, tur ir mājas stūris, un man sanāk tā kā, es tā mājas stūri tā kā parāpties, tā ka man principā kājas tikai nedaudz aizmugurē palikušas. Un priekšā man tur ir noguldies Dans ar Nelsonu, un Dans, viņš ir nedaudz salietojies, ar mazu nazīti rokās, un izvilcis to nazīti, un viņš saka, viss, es tu cīnīšos līdz savai nāves beigām, es viņam saķeru to roku, es saku, Dan, met to nazi, un te sānos ir durvis vaļā tāds pavērts, es saku, met to nazi projām, un viņš tāds nedaudz vēl tāds neadekvāts, es saku, met prom to nazi, un tu tādu dusmu, zikāt, ja tur gaustās, tu tās nāks pamanīs, kāds nazis rokās, cauri būs. Un beigās man sanāk viņu pierunāt, viņš to nazi iemet tajā istabā. Tikmēr Nelsons tāds saka, viņš saka, davai ceļamies, skrienam, tur ir tāds kā nokalniņš, kaut kāda sēta tur. Viņš saka, davai maucam, es Nelsonam arī saku, nekustaties. Te nav, ja viņi tur ielēnkumā, tad viss apkārt tur ir militāri, ja cik mēs kaut kur 100 metrus kaut kur tiksim, un mums jau tiksim jau citu rokās. Tā kā, es saku viņam, davai miers. Pēkšņi tur tas bardaks, viņi tur atnāk pie mums rāda, lai mēs tur pāriem, tur tāda betona siena. No sākuma mums noliek pie tās betona sienas ar galvu tā kā uz ceļu. Visi guļam šitā. Kaut ko viņi tur bļaustās, tad viņi mums lika uz ceļiem apstāties. Tad mēs esam visi rindiņā uz ceļiem, kas un kā. Un mums ir tas viens, Dilans, kas runā ķīniešu valodā. Un viņš sāka viņiem runāt. Un viņi prasa uzreiz, kas mēs tādi esam, blā, 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 un viņš automātiski, ko iedomājas, mums bija arī daudziem sporta somas, kur visādi proteīni, viss kaut kas tāds, jo čaļi trenējās, sporta ekipējums. Jo izbraucot ārā no bāzes, mums bija stringdi nolikts savā starpā UTT, ka mums nav pilnīgi nekāda militārā ekipējuma. Nekas, kas atgādina armiju vai kaut ko tam līdzīgi, mums nebija norunas, mēs braucam civilā, tas nav mūsu karš, mums ar to nekāda darīšana nav, visas militārās lietas mēs atstājam tur, ja kas tur naudas ziņā par to mums, ja kādas manas tiek, tur par naudu vispār netiek runāta, un UTT. Tagad viņš sāk runāt ar viņiem, viņš saka, mēs esam sporta koči, ka mēs esam, tur čaļi visi tādi lieli notetavēti, tādi muskuļaini, ausīm aplaustām un tādā garā, un viņš saka, mēs esam sporta koči. Un tagad kaut ko viņi tur brāvā savā starpā, viņš mums liek pateikt, padod ziņu vienam caur otru. Tajā brīdī viņi sāk atkal guļieties, mēs atkal uz zemes tur guļam. Un mēs padodam ziņu viens savā starpā, kas mēs esam sporta koči, Viss tā ziņa noiet gar mums. Un viņš tagad attaisa pirmo somu, kas ir tajā mašīnā otrā, kas tuvāk ir aizmugurē militārā tāda, ne militāra, tāda smilšu krāsa, tāda militāra, tāda saktējā pēsaucās, tāda garā soma. Viņš attaisa to somu, un pirmais, kas augšā ir, tā ir bruņžiļete. Un viņš vienkārši izvelk pirmo, bet tā ir piekare augšējā, kas ir bez plakām, bet pilnīgi jauna. Tāpēc, ka mums ir viens biedrs, kas viņam ir tāda, es nezinu, slimība vai ko vākt visu, un apmēram, visādus suvenīrus, visu kaut ko tam līdzīgi, mēs viņu to karojām pēc tam ļoti ilgi un visādās darbībās. Un viņš nepaklausīja to, ko mēs sarunājam savā starpā, kad neko neņemam līdzi. Un izvelk bruņžiļeti, paveicās, tā ir pilnīgi jauna. Nereiz lietota, nav nekāds plakas, tur vēl kaut kāds teiks, svaigas virsū kaut kas tāds bija.
Un Dilans uzreiz ķīniešu valodā, tie uzreiz tie automāti uz mums jau, tas stresa līmenis paceļās vienkārši, Un tajā brīdī, kamēr vēl viņš skatās uz ģimu, kas guļ man blakus, kas ir ukrainietis, skatās uz ģimu kaut ko, un ģimais stress sāk celties nedaudz kājās, un viņš saka krieviski, mums pasaka, tā nav mana soma, viņam aiziet stress pilnīgākais. Es saku, kāda starpība, kā soma, tā situācijā tas nav, un es viņam saku, ģimā, zakrojas aizveries, guli un nekusties. Viņam sākās jau panika, jau visi, viņš jau grib kaut ko celties, un es viņu vienkārši tavu zobiem uz tādu galvu zemē, bļovi to bez mazā jau. Es saku, gulies, aizveries, jo īstenībā viņš jau neteica, tas zaldāts neteica uz viņu. Viņš teica, uz visiem, kā vienkārši kāds skatās. Un tad Dilans uzreiz tur sāk runāt, sāk apskaidrot, ka tā ir mums iedota dāvana, kad tur sadarbības, ko mēs trenējam, visu kaut ko tādu, iedeva dāvanu. Un tajā brīdī tikmēr otrs izvelk holsteri, kas ir pistoles ieliknes no somas jostu. Un par laimi tie visi jauni materiāli un nav lietoti un Dilans tur ķīniešu valodā viņiem stāsta. Un tajā brīdī viņš izvelk cepuri, kas nāk, ziniet, tā kā makšķernieku cepuri ir. Un šī daļa, kas mums paņēma, tā ir MNDA, Miervamas Nacionālā demokrātiskā armijas alianse. Un viņi karo pret diktatūru, kas ir džunta, tā ir diktatūra. Tas ir, pie kuriem mēs teorētiski aizbraucām. Un viņi izvelk cepuri, un tā cepuri ir tā džuntas visas armijas. Tas ir paņēmis suvenīru, izmainījis pret kaut ko vai ko, es nezinu. Un uz tā cepuri, tā ir viņa pretinieka cepuri. Un tur atkal sākās bardaks un šitā. Es jau domāju, es pie sevi domāju, kāpēc, čaļi vienkārši konsiņi, ka pateikts neņemt neko līdzi, nekādas materiāls tādus, neko, brāmies, tā ir mūsu dzīvība atkarīga, nevis viņa viena, bet kopējās grupas dzīvība. Un Dilans tur atkal ar viņiem runā, kā tur, kad dāvana, nezinu, ko viņš tur vēl ķīniski runā, turpina runāt, kaut kā viņam sanāk viņus nomierināt. Tur runā, viņš tur par radio, tas tur viņa galvenais, kas ir, jo tie ir viņi visi ķīniešu valodā runā. Un padod ziņu par radio. Tā, man nokrīt statīvs. Padod ziņu par radio tālāk, kad par situāciju, kad mēs esam sagūstīti, un plus tur ir tie divi čaļi un tā ķīniešu meitene. Un par radio viņiem pasaka, ok, noliekiet viņus vietā, tur pār ielē ir māja ar tādu sētu apkārt, kurā ārpusē ir tāda mājas ar virtuvi, viss kaut kas tāds. Mūs ielaiž tagad iekšā tajā mājā. Tie tur turpina savas militārās aktivitātes, skraida pa kreisi, pa labi, viss kaut ko organizējās. Mēs esam tagad, mums ielaiž tur tā pirmā, tā kā ieejot mājā, tāda liela istaba ir, tur ir vendena ūdens par laimi. UTT, un mums tagad jāsēž tur, mēs visi apsēdušies uz zemes, sēžam un domājam, no sākuma viņi vēl mums atņēma dokumentus, telefons, viņi iemet vienā somā, kāda mums bija līdz tāda ādas, un atliek tur ārpusē pie tām durvīm, gaida ziņas. Bet viņiem notiek aktīvas kara darbības, viņi atstāja beigās kaut kādas divas, viņi, protams, visu pārmeklē mūs, vai mums nekas nav, tādā garā. Bet jau tajā brīdī viņi pasaka, pagaidām, sēžiet, nekustaties, neko muļķīgi nedarat un viss. Mēs tagad esam tajā mājā iekšā, sēžam, gaidam, paiet jau sākās vakars, tie tur zaldāti kaut kāda atnāk, kaut kāda ievainoto tur atved, kaut kas tālāk, pa laikam ir kaut kāda artilērija, bams, un sākās nakts, naktī visu bombardē. Tajā brīdī vēl netika tuvu, es teiktu, 200 metru attālumā, tur automāts šāviens varēja dzirdēt kā 300, varbūt 400, tādu attālāks tas, tā pirmā nakts darbība. Tad no rīta kaut kādos 5 bija, tāds ritīgākais, tur man liekas reaktīvās, tā pirmo gaismu kaut kāda parādījās. Pirmie bija laikam kādi reaktīvie bliezieni, kas netālu, un tā ka māja tur visu vienkārši rība. Mēs, protams, visi pamodušies, guļam un domājam, kas būs. Un jau dzird tie šāvieni tā kā pietuvojās, un tad mēs sēžam domājam, kas tās būs, tās pietuvosies.
Un tur atkal kaut kāds zaldāti nāks ir no cits, jo tur ir vairāk tā armijas grupējumi, piemēram, un pēkšņi pamanīs atkal mēs, kā kaut kādos sudos. Un tālāk paiet tagad tas rīts, un mēs sēžam, neviens nenāk kaut kāds 7 pulkstens. Piecīmies kaut ko jāapstās, kas tur pa lodziņu ārā. Sākam skatīties, plagu kreisi, neredzam nevienu. Nav neviena zaldāta nekā. Es pačurāt vajag, tur tolēt ir ārā pa kreisi tā. Vai jāizbāžās ķipie, kas mēs pačurāt pa vienam. Viens tur iziet ārā, aiziet tā kā pačurāt, atnāk atpakaļ, saka, klausieties, nav viņa. Neviena zaldāta nav tur atstāts kaut kāda asiņaina apģērba, kaut kāds tur kivers, kaut kāds, viss tāds bardeks. Un mums tās somas, kas bija kaut kāds pāris, ir palikušas pie tās mājas ārā, un tā soma, kur ir tie mūsu telefoni arī. Mūsu telefonos, lai saprastu situāciju, ir video, fotomateriāls no visādām instrukcijām un visu kaut kādām darbībām, kur mēs bijām ar to džunts diktatoru valdību un vispārējo, kas teorētiski viņi pastītos mūsu telefonus, viņi mūs konsiderētu uzreiz kā ienaidniekus un paši saprotat, kā tur notiek, ja uz nebruņotiem cilvēkiem, teiksim, tā var šaut, tā kā cilvēktiesības vai kaut kas tāds, tur baigi tā. Un mēs saprotam, es saku uzreiz čaļiem, es saku, mums vajag riskēt, jo mēs nezinām, citur sāk domāt, ka mūsu mašīnas tur 2 stāv vēl, vienu viņi ir aizdzenuši kaut kur, ka maucam, kāpjam tur mašīnās, tur Johnny Rambo un Chucky Norris slēdzās iekšā, tūlīt laižam, es saku, padomājiet taktiski, te notiek gara darbības, apkārt bombardē, nekur no turienes izbraukt, tiem poļi pa ceļiem nevarēs. Tur kādā naktī caur džungļiem mēģināt klusumā iziet cauri, tā būtu cita lieta, bet mašīna pa ceļu, tā ir pašnāvība. Bet mēs sakam, varbūt viņi nošakējās, ka mēs kaut kādi neesam vietēji, un izdomāja, labi, lai mēs paliekam, un viņi aizbrauc projām, lai mēs paši tiekam galā, ka viss kārtībā. Es aizvien tādu neticīgu uz to visu, jo viss tur saka, vai telefons neaiztiekam, jo viņi tomēr atnāk un viss kaut kas tāds, bet es saku, mums vajag paņemt tos telefonus, man vajag izdzēst visu informāciju mūsu telefonos. Protams, ja jūs zināt no telefona jūs neko nevarat izdzēst, to visu var atjaunot UTT, bet labi. Tajā brīdī mēs sakam, davai riskējam, mēs paņemam tās somas, izdalām katram telefonu, citam tur pa 2 un UTT. Mēs izdzēšam visus materiālus, visas bildes, visu video, visu, kas ir saistīts, visu, cik vienkārši tur uzlikt telefonu no jauna bez mazvai. Izdzēšam ārā, saliekam visu atpakaļ, viss mūsu saraksts, kas ir dažādās aplikācijās un visu kaut ko to visu izdzēšam, visu iztīram telefonus un saliekam tos telefonus atpakaļ somā, izliekam ārā. Un paiet kaut kāda pusstunda, nonāk atkal tā grupa. Viņi atkal atnāk, viņi atnes miskas maisu, tādu, kurā tur nedaudz rīsi un miskas maisu, kurā tā kā cūk, tur tādas peņu vagīnas, atvainojos izteicienu, samalts visādi, tā kā mērķis tādi, bet ļoti minimāli. Ūdens mums tur ir tajā mājā. Iedod mums jau pirmais, viņi atgriezās, tādi spārguruši var redzēt, nakti negulējuši, kaut ko jau bišķi nedaudz savādāk runā. Un tā priekšniecība viņiem sazinājusies, ja viņi izskaidroši to situāciju. Viņi saprot, kādā politiskā stāvoklī, jo mēs tajā brīdī nezinām, jo nav nejausmas, kas tur vispār notiek, kas tur pa politisko stāvokli un vispārējo. Tā demokrātiskā armija, viņi tika ievēlēta 21. gadā, apstiprināta, bet tā džuntas armija diktatūra viņiem neļāva, tik pie varas tur, un viņiem tā vēsture vēl pirms tam, kas ir. Un tā demokrātiskā, viņi ir īstenībā, teiksim tā labi, ja viņi tā pa demokrātiju cīnās, un viņi saprot, ka tikko ir uztaisīts pārkāpums, protams, pēc viena zaldāta rīcības nevar spriest par armijas mērķiem un vadības darbiem, kļūdas pierauga visi un cilvēki dažādi. Šeit tā cilvēciskā kļūda, starp citu pa tiem 2, kas bija, viens nomira pēc pusstundas, otrs nomira pa nakti. Viņš tika mums ievests tur blakus tajā mājā, tur tāds istabiņas, tajā vienā istabiņā, un tas izdzis tur. Tad tālāk paiet tas laiks, atkal tur pa dienu sākās šaudīšanās, bombardēšanās ritīgākā, un viss atkal atsākās, tie atkal pazūd, tur paliek viens sargs mums. Pa lieliem Vilans bišķi, ka viņiem parunā, viņiem saka, viņiem ir armijas starpā ir tāda noruna, ka viņi nedrīkst pilsētās karot, lai vietējos neiznīcināt, teiksim tā. Tāpēc viņi saka, jūs sēžiet šeit, jo mēs esam tieši centrā. Mums aiz muguras ir MNDA,
un priekšā ir džunta, un viņi tieši cīnās tajā brīdī, tajā vietā par to teritoriju. Un tas, starp citu, pēc tam, ja pastīsieties, 27.10 saucās misija, operācija, kas notiek Birmā, un tieši 27.10, ja pastīsieties video YouTube, kas ir rakstīti, bija tieši aiz Lokaitu, tieši tajā vietā, kur mēs bijām, bija pat lielākā kara darbības aktivitāte, kāda džuntas vēsturē vispār ir, Birmas vēsturē redzēt. Tur bombardē viņi, tur bija patstāvīgi 2 reaktīvās, kas lidoja, kuras var redzēt viņu. Un tāpēc mēs arī tur ārā negājām, ja tur pačurātu, tur ātri skriežas gar māju, lai neredz UTT, jo mēs esam pa vidu. Un tā Birmas džuntas valdība, tā viņa bombardē blakus mūsu pozīcijām visur. Bet vairāk par to mežu tomēr. Tuvākais šāviens, kas bija, tas bija nākamās dienas vakarā, kur ceļš, kur mūs uzved augšā ar 3 mm kanonu, kā stobru, laikam, latviski. Pa to ceļu, tur, kur mēs dabūjām tajā ielenkumā, un reaktīvā lidmašīna novilka pa turien tā vienkārši brrr. Nu, sajūtas tajā mājā, es tik tuvu nekad reaktīvās lidmašīnas šāviens nebija jutis. Vienkārši tāds jūtas, kā kaut kas plēst uz zemi uz pusēm. Nu, tas ir 100 metru attālumā no mums, varbūt pat mazāk. Tā ļoti, ļoti iespaidīgi. Bija brīžiem tā, ka mēs jau domājam, ka, tūdās būs viena bomba vienkārši mājā, ja viņi dievu dēļ pamanīs, ka kāds tur staigā pa to pilsētu. No lidmašīnas viņi vienkārši nobombardēs. Un labi, paiet nākamā nakts, komunikācija un nākamā diena patstāvīgi apmēram viens tas pats sižets, mēs tur guļam, nekustamies, tiek bombardēts, šaudās to tuvāk, to tālāk, to klusuma brīži. Un tad skaitamies 2 dienas, un tad jau vakars sākās ritīgs lietus, konkrētākās lietus gāzes, kas dod favorablus apstākļus evakuācijai, jo reaktīvo lidmašīnu redzamība ir pasliktināta, drons nevar izmantot UTT. Pēc mums atbrauc smagais armijas, kas pavadīts UTT, un mēs sakrāmējamies tajā smagajā iekšā ar tiem visiem civiliem, to dāmu civilo. Un mūs tagad veda tur baigi ātrumā pa tiem kalnu ceļiem, lai no tās zonas tiktu projām. Pa ceļam pēkšņi apstājās, mēs dzirdam bērnu balsis, kaut kādas mazi bērni, kaut kas. Mēs domājam, tad mēs esam koncentrēti tā kā civiliedzīvotāji, kas nonākuši nelaimē, un mūs atved kaut kādā vietā, kur izlaidīs, kur kaudze civiliem, kuriem jānogaida. Mēs jau tur iekšā jau sapriecājamies. Protams, viss mans tur principā bez mazai tur paliek. Jo mūsu mašīnas viņi pēc tam izmantoja, lai tur līķus vedātu un ievainotos. Tur pa naktīm viņi tur atbrauc, izkrāmēja pāris līķus, aizbrauc prom. Viss kaut kā tāda. Un mans, tā mašīna, kur bija visiem mūsu koferiem, tika tur izmest ārā kaut kur tie koferi. Gan jau čaļi savāc, bet paldies Dievam, jo mūsu somās tur čaļiem bija vēl visādas lietas, optikas un viss kaut kas tam līdzīgs, kas labi, ka tie zaldāti savā starpā viņas izvāc. Protams, tur viss pa naudas tika savāktas, milzīgas summas, kas bija kešā un viss kaut kas tam līdzīgs. Tagad mūs evakuē, mūs atved, tur, kur mēs piebraucam, kur tas bērns, ir, kur dzird, pienāk čalis ar mazu bērnu vēl rokās. Otro reizi staties nokrita. Ar to čalis ar bērnu rokās. Mēs jau domājam, tūlītās mums izlaidīs tur civilē grupējumus un vispārējais. Tā kā atverās tā smagā borts un pienāk čali, pieved čali, vai vienu vai divus, tad es neatceros, kuriem rokas sasiecas striķi tā pār galvu, tad, kad pie kakla, kad pa lielam kopā ar kājām visu pārējo, un mēģina viņu tur iekrāmēt iekšā, krāmē viņu iekšā tajā smagajā pie mums, tad es tāds, labi, tad viņi kaut kādas savāc te. Iekrāmē tos divus, mēs braucam tālāk. Pa ceļam bija vēl kaut kādi 2 punkti vai 3, kur vēl iekrāmēja pāris cilvēkus, tur citus ķēdēs sasiets, tur samainotus, bet un tas jau tāds, labi, nav forši, kad kaut kāds cietumnieks krāmē, kas gara gūstekņi ritīgi krāmē pie mums nav patīkami. Bet labi, braucam tālāk, tie jau zaldāti tur tādi saka, mums nomierināties, viss čil. Piebraucam, tagad attaisās tā smagā durvis, tas tādā uzkalniņā tādā ārā tumšs, bet var redzēt tur kādas lampiņas un ir tā kā ziniet, kādiem pie kinoteātriem, tādas stabiņas striķi tādu, un kāpj ārā no tā smagā, es tā skatos,
Es domāju, mēs esam kaut kādā hotelī atbraukuši pie kāda hoteļa, kur ir kaut kāda patvērsme, kaut kas tāds, kad viss būs baigi forši tūītās. Viņi saprot, ka mēs esam no dažādām, cik mums tur 11 dažādas valsts vai 10 sanāk. Un kad mums nav ko jokoties, kā politisks spēks, viss kaut kas tāds, kad tūītās mums ielaidīs hotelī, domās, kā evakuēt, protams, sasapņojas. Un mēs nostājamies rindā, viņi tur paņem visas mūsu mantas, kas tur kādam vēl bija palikuši, kāda somiņa, kaut kas tāds no kabatām, atņem tur šķiltavus, visu kaut ko tādu. Viņi saka, ok, tagad pa labi griežaties iekšā, ejam iekšā. Mēs ejam iekšā, es saprotu, tas ir policijas iecirknis tāds. Tur ienāk tāda lete priekšā, tur kāda uzraksta viņu valodās un viss kaut kas tam līdzīgs. Tagad ejam, es tāds, ok, labi, tagad ejam pa labi. Un tur iet tāda kā viena istaba, kurā tāds divstāvīgs metāla gults. Tā domāju, labi, nav tik traki, gan jau būs ok. Un mēs saka, turpinam iet, un tur ir tāds tā kā angārs, diezgan liels. Angāra vidū ir no armatūrām būris. Būris sadalīts uz pusēm, te ir siena betonē. Šitajā daļā tur ir ļoti daudz cilvēku, tā jau tur saķēdēti ķēdēs, tur visādās, tur pusē kāds asiņo, tur sievietes, bērni, viss. Tā, atkal krīt. Tā, krīt man tas statīvs. Jā, sievietes, bērni. Bērni tur bija mazāk īstenībā tajā brīdī. Un mūs aiziet tā kā otrā pusē, kas ir tai sienai, jo tur tas būris ir mazāks. Ieiešana tāda metra augstumā. Te pavelk vienas restes vaļā, tielien tādā kubā. Tur 2 pa 2 cilvēki tāda stāv tādā, kaut 1,20 m augstumā, varbūt tāds saliecies līdz vidum. Tad aiztais šito, pavelkās tās restes, un tad ieej tādā telpā, kur ir apmēram 2,50 platumā, kādi 7 metri garumā un stūrī toalete, tāda no betona tā kā uztaisīta caurumu. Un tur jau guļ čalis, kas saslēgts roku dzelžos, viņam blakus sieviete. Sieviete nebija saslēgta roku dzelžos. Un tur iemet mums kaut kāds tāds tā kā deķis, ne deķis, kaut kas tāds, visu ārā karsts, viss tajā telpās, viss karsts. Un deķis, ko uz zemes gulēt. Un pasaka ar to čali nerunāt, nekomunicēt, to ķīniski caur Dilanu iztulko. Tas esot nodevējs. Tipā. Ok, labi. Un pie mums iemet arī to vienu meiteni, kas bija mums to visu to ceļu. To paņem kaut kur projām. Tos 2 čaļus, tos ķīnieši, kas bija tie ar mums. Mēs tagad sēžam tajā būrī, un tas pirmais šoks tikko likās, kad vada tev uz viesnīcu atpūsties un domāt, kā tev evakuēt, un tu atrodies cietuma būrī tādā, tā kā filmās rāda, kad Āzija tur uz zemes kaut kādiem puspelevējušiem deķiem, slapiem, mēs apguļamies, un tur ir tā, ka viena apgulās pret vienu sienu, mēs te pret otru, un tā, ka, tu pat īsti nevar tā, kā kājas vienam uz otru jāliek. Un aizmugurē, man aizmugurē bija pie šitās malas dzeloņdrāts vēl aptīts apkārt tam armatūrām. Tas viss no visam būrim, mēs laikā atspiežam tās dzeloņdrāts, tur bija durās jau, esam pa nakti galvu vadūri daudz reizes to dzeloņdrātīm. Un es tagad apguļies, un mēs sēžam un domājam, kas būs? Vārds pa vārdam. Tas vakars atnāk kaut kāds tas viņu tā posta, kaut kāds priekšnieks, bet tas bija vienkārši armija, bija paņēmusi to policijas postu, iekrojas, okupēs, vienalga sauciet, kā gribat. Un atnāk tāds puncī, tāds tā kā ķīnietis, tāds, diezgan auguma, tāds listu galvu, tāds kalašs rokās, tā turēdams, tāds, visās tāds, ģembeļi, tāds baigais, tāds atnāk, tas viņam kaut kāds lielais šefs, redzēt arī cilvēks nokarojies diezgan, pēc viņa tā fiziskās sarunas veida un viss tā, kad kaut ko Dilanam tur paprast kaut ko, Dilans, protams, pakal par to, ka sporta kauči esam, tas tur kaut ko grūti saprast, ka tie ķīnieši savā starpā runā, ķīniešu valodā Dilans runā viņu, ķīniešu valoda izklausās tā, ka viņi lamājās viens uz otru, un mēs tādā priedzēs sēžam un nesaprotam, un viņi runā tur, mēs visi vienkārši viens uz otru acīs skatāmies, domājam, kas būs, mēs esam iespundēti būrī, mēs neko nevaram izdarīt. Un kad tas aiziet, mēs prasām Dilanam, kas bija. Šaka, nē, viss kārtībā. Es nezinu, varbūt viņš vienkārši arī mums tajā brīdī neteica kaut ko, kā viņam tās sarunas gāja, tas viss, lai mūs nomierinātu.
pienāk, tu jau vakars, jau viss jau nakts ir, un mēs karuši noliekāmies gulēt, jā. Nākamajā dienā, nākamajā dienā sākās ar to, ka labi, viņi atnesa mums paēst, tā kā iedevu miskas maisu rīsiem, miskas maisu ar kaut to gaļveidīgo, pa pudelītei ūdeni, pudelītes tādas 33 ml vai 25, daži tāds maziņas. Un es tikai neatceru, kurš bija pirmais, kad viņš sača. Pēc starpam ieveda vienu čali vēl piemet pie mums klāt. Un tur atnāk tie divi zaldāti, un tas viens čalis, viņi vispār pēc tā stāsta, cik Dilans tur kaut ko viņi paspēja parunāt. Es saprotu, ka viņi pa kontrabandu cigaretēm kaut kādu viņš veda cigaretes, un viņi paņēma ciet, kaut kas tam līdzīgs. Bet, tāpēc, ka viņš iebrauc tajā kara zonā, un viņš teica, ka viņš cigaretes veda, bet tie domāja, ka viņš ar spiegt. Un to tur reāli pie tā būra bam uzsita, viņi tur nomet uz ceļiem, pieliek pistoli pie galvas, tur un stāv viens ar pistoli pie galvas, visu laiku, kamēr otrs slēdz to būru vaļā. Mums atkal mēs savā starpā saskatāmies, mēs domājam, ok, kas būs tālāk, vai viņi to speciāli psiholoģiski kaut kādu ietekmi, vai, tā domas galvā daudzas iet cauri. Un tagad iemet to pie mums, un tad viņš tur Dilam parunāja, ka viņš brauc vienkārši cigaretes veids, vai kaut kas tāds. Tad atnāk atkal tas papīs, mēs savā starpā komunicējam, mēs runājam ar Dilanu, mēs sakam, vecīt, atnāk papīs, paprasīt saraksta visu mūsu telefonu paroles. Viņš pa vienam, kam šitais telefons, telefonu paroles, mēs iedodam visus savus telefonu paroles, sarakst viņu uz lapiņas, tur sarakst atbloķē, skatās, uzreiz uz vietas skatās telefons arī, un man tur bija palikušas mans bildes speciāli neizdzēs civilās bildes, un tur visāds no mīlu kemperiem laika, visādi arī, un video, un tur visādi tā diezgan interesanti. Un, kad manējo tā telefonu skatījās, viņš tā skatās tā, pastāst zvanību. Es nezinu, kurš tieši video foto viņš tur skatījās. Bet labi, savāc visus tos, un tajā brīdī mūsu starpā mēs pirms tam jau, kad mājām mūs paņem, kad es teicu, ka vajag visu izdzēst. Dilans pēkšņi saka, tur ir tas pēdējais telefons, sakiet, ka tas nav jūs, ka jūs nezināt, kam jau mēs zinām. Kā Dilanam arī 2 telefoni, ka tas ir viņa. Es saku, kāpēc? Viņš saka, viņam viss telegrams saraksts, viss mūsu komunikācijas iekšējās un viss pārējais. Un es vienkārši saku, mēs taču sarunājām. Kāpēc ir viens idiots, kas paņem kaut kādu brunžļietu līdzi, paņem cepuri. Viens idiots, kurš nepaklausīs, neizdzēsīs sarunas. Tas ir, un tas var mums maksāt dzīvību tajā brīdī. Un tur vienkārši. Bet labi, mums paveicās, ka viņiem tur bija pieklīduši vēl kaut kādu telefonu klāt tajā maisā. Un tie civilie ķīnieši, kad, un arī tur elektrība atslēgta ir, viņi tur kaut kāds ģenerators ik pa brīdim slēdz iekšā, kādu laiku atslēdz visas komunikācijas. Un kaut kā paveicās, ka viņi to telefonu ir nofriktēju, ka viņiem tajā tiešajā kara darbībā, viņiem nav laiks un tehnoloģija, lai paspētu tos telefons atkriptēt, jo jebko, ko jūs izdzēšat no telefoniem, tas viss saglabājās un to visu var atgriezt. Bet jā, pa lielam viņi tādi virspusēji, es teikšu, neprofesionāli strādāja. Viņi savās uz telefonu, tur pastījās aiziet prom, un mēs ar Dilanu runājam, mēs sakam, neies cauri, ka mēs, jo tur visiem telefonā ir redzams arī, kam ir palikušas kaut kādas bijušās, un mēs visi bijušie leģionāri vai kāds ir vēl 2 aktīvie, kad tas ir redzams skaidrs, ka, mēs esam visi militārs personi, viņš jau tur sāk jautāt, vai tu esi bijušais militāris, mēs sakam, neies cauri, ka mēs stāstam, ka mēs esam savākušies tajā brīdī 12 militāras personas vai eksmilitāras personas, un mēs nākam kādam rādīt, kā presīt jākačā vai pakaļ, jā. Un mēs savā starpā runājam, nevajag dirst, nevajag muldēt, nevajag sāsināt situāciju, mums vajag pāriet. Iziesim uz to, ka, teiksim, ka mēs atbraucām bodyguards, miesas sargi, un mums bija VIP, un viss, tas ir mūsu darbs. Un tagad tas tur vecs atkal pienāk, un Dilans sāk viņam skaidrot, viņš saka, jā, īstenībā mēs ne tikai coachi, mēs esam arī sporta coachi, mums tur vairāk sporta zāles arī bija, protams, kaut kas tāds, bet mēs arī, miesasargu UTT, un tas uzreiz, un viņš saka, tagad ir pavēlu, tagad ir viss pavēlu, pizdiec, vajadzēja jums teikt to ātrāk, un sākās viss tā asā, visa darbība, un mēs sēžam, un viss mums saprotam, pizdiec, tirsā ir, kāpēc, un tur psiholoģiski saka, pofīgi, un
Dilanam tur arī nervi jau aizgāja pa gaisu, un pēc tam viņš tur tā kā viens uz otru, pēc tam bļaut sāk, mēs jau vienkārši sēdam, domāju, bļa, Dilan, ko tu dari, tu tās mums visus vienkārši līnijā noliks un būs brr un gatavs. Un Dilans, mēs prasām, viņš saka, kā viņš tur netic, viņš saka, ka mēs melojam, ka mēs esam pretinieku armijas daļa, un, nu, viss kaut kas tāds algotņi, ka mēs braucam slepkot un figi viņi zina ko. Un viņš saka, nu, ja Dilans apsiekojas, viņš kā ķīnietis arī savu mentalitāti. Un viņš saka, ja tu man netici, nu tad nošauj man tūlītās uz vietas. Nu, viņam jau pofīgi, nu, viņš ir tāds šībernieks nedaudz arī. Un tā un šitā, labi, paiet atkal kāds 5-6 stundas sēžam, tur viss tur kaut kur tur tajā brīdī izrādās tam vienam apcietinātājiem ir kaut kādas cigaretes, tur viņš mums iedod tur cigareti piepīpējam, tur pa klusu ātri paspējam uzvilkt, kamēr no viens nav atnācis, nu visādi tāda figņa. Pēc tam izrādās, nav par tām cigaretēm, pēc tam pastāstīšu. Un paiet tās 5-6 stundas, atnāk kaut kāds ģenerālis, ne ģenerālis, nu, tur jau vajag, tur jau kostīmā, tur viss tur baigais tāds jau gadiem 60 tāds, ar profesionāls kameru čali blakus, tur vēl apsardz viņiem tur ap to mūsu būru. No mums, pret mums tajā brīdī īstenībā, ka mums jebkur kustināja vai kā bija diezgan liels bailes, tāpēc, ka viņi, nu, nezina, kas mēs esam un kādu. Un tā visu laiku apkārt mums bija kaudze cilvēkiem, kurā kustībā, kur tā viņi nedarīt, bet tur apkārt uzreiz ar visu jau ir gatavi šaut, ja kas. Un tagad pienāk tas pie tā tur mūra, un sāk tā kā tas filmē mūs, ka mēs tur aiz tiem krātiņiem, kas tur kā, pēkšņi paprast tur pa vienam, pa diviem pacelties pret sienu, nostāties, viņi izbār žogu caur krātiņu ar telefonu taisa bildi, lai neredz, ka būrī ir, mums jau tas sāk, kā, ka viņi gan jau atskaits kaut kādas dod, ka mēs neesam apcietināji, vai, nu, kā mēs uzreiz domājam, ko viņi novērtējam viņa situāciju. Un tagad, kas notiek tālāk, viņš runā Dilanu, Dilans satraucies, kaut ko runā, kaut ko runā, mums tur to gaisu paspīdina, filmē. Tagad, ok, viņš parunā, viņa aiziet projām, mēs saprotam Dilanam, kas notika, ko viņš teica. Viņš saka, viņi tur pajautāja la. Viņi saka, tātad jūs braucāt, nu, tas viņa stāsta, kā viņš stāsta, nu, viņš kā intervēja Dilanu. Jūs braucāt, no jūsu tur 3 cilvēki izlaica ar ieročiem, kuri tika nošauti, ja. Dilans, nu, viņš tas tā stāsta. Dilans saka, ne, viņam nebija ieroči. Mēs neviens nebijām, ķipā, nu, armē tas ir bruņoti, un ka viņi, mēs jau saprotam, ka viņi politiski mēģina uztaisīt video materiālu, jūs jau zināt, kā var mediju izveidoties, ja kādiem video, ja ko, jūs izgriežat attiecīgās daļas un iznāk no tā, ka mēs paši pasakām, jā, mēs bijām bruņoti, un, jo politiskā līmenī mēs saprotam, viņi, nu, kad viņi ir pārkāpuši tagad cilvēcības, nošāvuši 2 neapbruņotus cilvēkus, un Vāns izdzīja, kas tagad būs. Tātad. Mēs jau stress, mums atkal sākās stress, kas kā un kur notiek. Sākās tā kā jau nākamā diena, sanāk, un pēkšņi atnāk tas tur, atkal tas, kurš tāds raspizdies, tas vadītājs, kas tā armijas dēļš, viņš saka, viss, davai, jūs tūjās vācaties ārā, pa starpai tie 2 ķīnieši vēl pēkšņi sauc apsardzi, es nezinu, kas viņiem bija uznācis. Prasīja, lai viņus pārvieto kaut kur citur, jo viņiem bail no mums, jo mēs esam visi militārie, jo tie ķīnieši, starp citu, mājā redzēja čaļiem, kas bija vēl palikuši uz seviem visādi dokumenti, militārās apmācības klādes, viss kaut kas tam līdzīgs. Mēs mājā viņus, kamēr tie nebija, mēs arī tos dokumentus iznīcinājām un slēpām un dažādas lietas par to māju, visu kaut ko. Un tie redzēja, un tie tur sāk teikt tiem, ka viņiem bail no mums, kad mēs esam militāri bīstam, kad viņus, lai ievieto citur, nu visādi šitādi figņi. Un labi, tagad mums pasaka, ok, mūs to tās pārvedīs, mūs izved ārā un sakrāmē atkal mašīnās, vesel kaut mašīnām, braucam caur pilsētu, pārved, un mēs vēl īsti nesaprotam, kas kur kā tiks pārvedis, skatāmies apkārt, cik var pastīties, tur ir visādas bruņmašīnas, viss kaut kas tam līdzīgs. Viss pilsēta vienos zaldātos, karapēdas, visādas, ka tur ir šaudīts, viss kaut kas tāds. Un mūs ved, un mēs ceram, ka mūs pārvedīs kaut kādu citu vietu vai kaut kas. Mūs atved uz tagad reāli cietumu, kur ir tagad blokos, tie ieved teritoriju, un tur ir bloki, tā kā rūpnīcas teritorija, nedaudz tādi bloki. Mūs izkrāmē ārā, mums atver tādu istabu vienu, un tie, kur griezt augstums kaut kādi 4 metri, platums telpas 4 metri, dziļums 8. Kaut kas uz to pusi. Bet pat cik, un tur viena telpa tāda, kur ir krokodils, kur tualeti pačurāt un UTT.
Mums ieved tur iekšā, gaismas nav neviena loga, vispār neviena cauruma sienā nav. Un mums ieved tur tajā telpā iekšā, tur ir kaut kādi pāris deķi, atkal mētājās uz tās grīdas, bet es viss sapelējis tādām sēnītēm, viss tāds pretīgs, jo tur ir mitrums un karstums šausmīgākais tāda, bez gaisa telpa. Mēs no vienas puses mēs tajā brīdī tā kā, ok, mošku uz brītiņu mūs te ieliek vai kā, mēs tā kā sapriecājamies, ka ir vairāk vietas, ja kas te arī var apgulties, tā kā uz tās zemes normāli nav vairs tajā būrī saspringti bet, ir tums. No sākuma vispār neko tu ieved tev iekšā, un tās durvis, kādas ir, viņas ir tādas, viņai tikai šitāds lodziņš, pārējais metāls ir šitāds lodziņš ar tādām kvadrātrūpas restēm. Un uz ieved pirmās kaut kādas 10, 15, 20 minūtes tā paiet, tu vienkārši vispār neko neredz. Mums šiltavs arī nekas, viss ir atņemts, nekāds gaismas avots arī nav. Un vienkārši paiet tur stāvs bez nozaļas sienas, bet paiet lēnām tas laiks, acis pierod, tu sāc jau redzēt visu jau siluets, visu apmēram tādā garā, kaut gaismiņas ar tām restēm arī nāk no tā koridora iekšā. Un, labi, mēs sākam skatīties un, apsēžamies, visu uzreiz apspriežam tā, kas notiek, situāciju izvērtējam, situāciju tu UTT. Jau automātiski viss, protams, plāno arī ļaunāko variantu, ja kur nāk, kā mēs darām, visu taktiski un visu kaut ko tam līdzīgu. Bet, labi, sēžam tajā tumsā. Sēžam. Paiet entākā stundas, atkal kaut kas tāds. Atnes mums ēst, atkal atnes kaut kāds miskas mais, un tur kādā maisā arī rīsus, tur kāds pāris pudeles ar ūdeni iedod. Un mums jau tie nervi tā kā bišķi nomierināšies, tie, kas apsarg, viņiem ir tādi mierīgāki, tie tādi čilā, tur viens tāds resns ir tāds vecs, un kas un kā Dilans pasaka, dzirdēju, kad pārējie tie militārie pa viņu irgājās, jo viņš resns, viss kaut ko tādu, bet tas bija īstenībā normālākais čuvaks tur. Un, labi, pīpēt gribās vienkārši. Ķīniešiem ir tāda tradīcija, ka viņiem patīk dot cigaretes. Jūs jebkurā ķīniešu kompānijā būsiet vai Ķīnā vai kaut kur, viņi automātiski izaugs cigaretes, viņi uzreiz vēl kārā un dod katram cigareti. Viņiem tas tāds, tā asinīs, tā kā Latvijā ir striļī, tur viņiem ir dot. Un tā, es domāju, jāpaprasa, un gribās pīpēt, gan nervi, visi ir. Viņš tā iet tur garām, vai arī tad, kad viņš iedevējis, es neatceros pirmo reizi, mēs viņam saku, sorry, smoky, please. Jā, viņš izvalk ārā no paciņas kaut kādas 4-5 cigaretes, mums iedomājas piepīpējām uzreiz, mums lielie prieki, uzpīpējuši UTT. Un tad sākās, paiet tā nakts, pa lielam, tur mēs bijām 7 dienas, kā tas viss notikās, tas ir, tur paiet diena, pēkšņi 2 dienas mums bija diezgan grūts, pie mums vispār nenāca, nebija ūdens, jo tur bija ritīgi, un arī turpat mēs dzirdam bombardē, ik pa laikam, visu laiku tur parība kaut kas, tas tāds patstāvīgi, pēc tam jau vairs tam uzmanību nepievērs. Un 2 dienas bija, ka nevarēja atvest mums ne ēdienu, ne ūdeni, neko tādu, tur pa to koridoru tur vedā cilvēkus, ka citi tur sašauti, citi tur saķēdēti, visu laiku tāds, es pavadīju, tajā telpā ar temperatūru, es nezinu, paceļās pie 40 grādiem, varbūt elpot nav ko, kars mēs pa maiņām gājām pie restēm, izbāz degunu ārā, lai tajā koridorī arī elpot nav, jo no visām kamerām tur tāds tvans iet. Un mēs vēl bijām 12, mums iemetām ģimeni vienu, tēvs ar dēlu, tu ir tēvs ar māti un 2 dēli, kuriem dēliem bija 14, 17 gadu laikam, un tēvs un māte tādi pavecāki bija diezgan tādu gadu 40, 50. Un tos iemet, tie tur ar no sākuma pārvīzuši, mūs pamanījot tajā tumsā, tur psihoja un kas un kā, pēc mēs viņiem tur bišķi padraudzējāmies, bet mēs neesam saslēgti, neviens tur rokzaužos sasieti, pārējās visās kamerās visur visi sasiet, tas mums tāda vēl, mēs sakam, tad mēs tā kā pa līmeņiem ejam uz augšu uz leju, un tad šitais, ja mūs saslēgs rokdzelžos vai kājas saslēgs, viņiem kājas visiem saslēgs arī. Es saku, tas ir pēdējais līmenis, es neļaušu, lai man slēdz, es saku, tad malcam un mums tur savas taktikas kā izdomāts, kurš visdrīzākais būtu pašnāvība. Drīzāk kā kaut ko darīt, bet labāk tā mēģināt nekā savādāk. Un tad tā paiet tur tās 2 dienas, pēc kādām 5 dienām atbrauca, protams, kas tur kāda higiēniski apstākļi, tur ir tā tolete. Mēs automātiski saprotam čurētu šo tajā toletē, rupi sakot,
Tur, higiēna, tur vamoņaks, tur smaka, jo, kad durvis attaisīja, pēc tam pirmo reizi metāli, vienkārši migla, tāda tvans, tāds migla iet ārā, kad, karsts un ar to visu, un tad jau, ka mums tā otrajā dienā jau nebija vairs ūdens un pārtika, mēs vienkārši gulējām uz zemes, mēs esam veči nekustamies, visi maksimāli, mēs vienkārši visu dienu gulējām, maksimāli maz kustēties, lai saglabātu enerģiju, lai nepatērētu ūdeni, un mēs tur bija drūmi brīži. Bet paralēli tam visam arī pa naktīm bija tādas situācijas, mums tas brazīlietis, pieņemsim, kas viņš agrāk vajadzēs huligāns bijis, viss kaut kas tāds, un viņš pārgāja palikt ticīgs Brazīlijā, ka viņš tur stāstīja, mēs guļam visu tās zemes, viņš stāstīja stāstus no Bībeles, pēc tāda Kaina Ādama, bet viņš tādā savā stilā, tādā pacanskajā, teiksim, to stāstīja. Un, jā, teikšu, kā ir, mēs katru dienu vakarā visi savācās aplītī un viņš noskaitīja lūkšanu. Jo, tādā situācijās, ka jūs saprotat, jo mums bija arī situācija, ka viņi pienes bildi parādīja, kur mēs bijām visi militārās drēbēs, viss kaut kas tāds. Tur tās situācijas sācinājumi ik pa brīdim kāp augšā, kāp lejā. Un, tajā brīdī, kad jums liekas, ka beigas ir, man liekas, neticīgais Toms paliek ticīgs, tas ir pierādīts 10 reizes dzīves laikā. Un, ka tajos brīžos, jā, visi tur apstājās, pielūdz to Dievu, un vakarā Džeks stāstīja tos savus stāstus, un tās dzīves vērtības izmainās, jo tās 7 dienas tajā tumsā bija bezgalīgas. Tas laiks, iet, tas karstums, tas viss, kas iziet galvā cauri, ko tu dzīvē esi darījis, cik daudz tu labi esi darījis, cik daudz esi sliktu darījis, ko tu gribētu mainīt, tas viss to informācija vienkārši bija tāds. Tur bija tāds lūzuma punkts, bija, principā, visvairāk, kas nesalūst, tas bija es ar Albertu, Aleks arī varbūt, tur šefs, kas vispār, kurš arī aktīvs armijā pašlaik ir frančs, tam viņam maz tur meitiņa, viss kaut kas tāds, viņš tur vienkārši jau jūdzās prom, viņa prātā, viņš domāja, kā lai es nepasaku, tur Dans, kurš bija jaunākais, kuram 25 gadi, viņš gulēja vispār tur rentākās dienas, maz nerunājot, viņi kaut ko parunāt, viņš tur vairākas dienas jau bija, tādā stāvoklī iesīdis, Īvs, kuram ir tā pocis traumatika, viņam tur sākās pa nakti, tur pa gaisu iet, viņš tur sāk bez mazai psihot. Tā psiholoģiskā spriedze, kas tajā brīdī ir, tā bija ļoti liela. Es visu laiku arī tur runājot čaļiem, es saku, nedomājiet neko par rītdienu, par to. Mums ar Albertu, ko mēs darījām, mēs visu laiku stāvējām pie tām durvīm, pirmkārt pelpot to svaigo gaisu, un otrām kārtām, kad iet kāds apsargs, mēs jau sākām viņiem tur strīlīt cigaretes, citi mums iedeva, citi neiedeva, citi tur kaut ko nahuj mums pasūtīja, rupi sakot, bet citi mums tur bija pāris laipnieki, kur atnāca, vienmēr mums iedeva pa 3-4 cigaretēm. Un tad sanāca tā, mēs pamodāmies, jau uzreiz mēs ar Albertu stāvējām pie durvīm, kaut ko savā starpā runājām. Tu iedala to dienas kategoriju tādu, ka, tavs mēģis šodien ir sagaidīt cigareti. Jo, nav jāk domāt kaut ko iedziļināties, oversinkot vai kaut ko tādu, tas tev tikai vienkārši iekšēji saēdīs. Un tad bija tāds brīdis, ka mēs ar Albertu stāvam, mēs noķērām tās mūsu cigaretes, mēs dabūjam to savu prieciņu. Un kaut ko padziedāju, tur atpaķom namu uļicam guļāja došs, un visā šitādi. Un tur Miļu, kas ir šefs rumēns, un tas tur sāka psihot, tur ārdīties no šitā, ka mēs tur pozitīvi bez mazē esam. Viņš saka, jums jūsu dzīvības nav dārgas, jūs viņas iemainat pret cigareti. Tas ir stresa pakāpe, kas nonāk augsta, katram tas izvērš savādāk. Es saku, Īvs arī tur jau gribēja tur lauzt durvis ārā, tur ļoti patstāvīgi mēs cīnījāmies ar stresu un centāmies novērtēt citu kolēģi stresa stāvokli, lai viņi nomierinātu, ka redzam, piemēram, Dans, ka viņš jau tur 2-3 dienas nerunā vispār, tad es varu parunāt, vai viņam vairāk uzmanību pievērst, un visu laiku kādi jaunumi notiek tā starpā. Bet labi, paiet 5 dienas, atbrauc, mums izved viss ārā, nostāda līnijā, atbrauc, tur ir tāds čalīts, kurš no Ķīnas tādām zeltainām brillēm, tur bildēs kādās var redzēt, tas kurš mūs tur pavadīja. Un viņi starp citu stādījās priekšā kā divi, kas atbildīgi pa mums, Mr. Z un Mr. P. Un viņš mūs nosauca nopratināšana. Mūs aizved pa vienam, mūs atved atpakaļ tajā tur, viņš pasaka, ka viņš angliski runā un viņš izskaidro mums visiem, kad, kas un kā, kas notiks.
ka viņš ir atbildīgs par mūsu evakuāciju, bla, 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 bla. Tagad atved atpakaļ uz to istabu, un tad pa vienam ejam uz reportāžu. Un, nevis reportāžu, nopratināšanu. Tur nopratināšanā ir tāds galds, 3 cilvēki, viņš tur apkārt kādi 5-6 ar automātiem. Un viņš runā, un tad viņi tā, ar psiholoģiski kā uzdot tos jautājumus, bet tas pats bija tā kā tāda amerikāņu filmā, sēž tur tāds zeltainām brillēm, viņam tāds melns cigaretes, viņš izvalk ārā. Tāds sēž un tāds spriedzi ir. Notiek tā visa nopratināšana, tā visa daļa, viņš pabeidz visiem, tad viņš mums pasauc visus ārā, atkal mums izved. Viņš saka, ok, čaļi, mēs viņiem izstāstam visu to versiju par to VIP, viņi tur meklē informāciju, viņi tur mums tas telefons, kripto vaļo un visu kaut ko tādu skatās. Un viņš saka, labi, mēs jūs pārvadīsim uz citu vietu, ķipā, viss ir kārtībā, nesatraucieties, viss būs ok. Tad paiet diena, viņš atbrauc, tur kaut ko atkal pāris jautājumu. Vēl viena diena viņš atbrauc, viņš saka, ok, jūs evakuēsim, tā, viņš tur sazinās, viņš saka, priekš jums tiek sagatavots hotelis, viņš arī pasaka, tiek aizmetināts ciet, lai, UTT. Un mēs visi, ok, labi, super, gaidām to evakuāciju prom no turienes, pēc tajā tumsā tur smird viss, un tur vēl visādi starpgadījumi pa ceļam, kas notiek, un visādas, tur viens tur nojūdzās, otrs, trešais, un tā spriedze viss tas. Un pienāk diena, nākamā, un viņš atbrauc, viņš saka, brāviens, viss nojūtas, es jūs nevarēšu evakuēt, bet viņš pirms tam apsolīja, viņš teica, es jums apsolu. Un viņš saka, tur tikko nojuka, vai tur pusspriedzināja, man liekas, to hotelu vai kaut kas tāds, jo, kā viņi redz, ka tās reaktīvās redz, ka tur militārie pie tiem hoteļiem vai kā viņi bombardē. Un mēs jau vienkārši visu demotivāciju atkal, bet pēkšņi vakarā viņš atbrauc atkal, visu to savu baru, viņš saka, davai, ārā visi mašīnās, tur saved, un atved mums tagad tāds milzīgs hotels, kāda 8 stāvi, laikam baigot teras augšā. Mūs ieved tur caur kazino, tur tāds VIP hotels, teiksim tā. Uzved vienā stāvā, kuram ir armatūras stieņām savukārt sienās tādu aplaistāsīt vieni vārti, pēc tam ir otri vārti, gala loks, viss aizmetināts ar armatūras stieņiem. Un mums ir iedota istaba, mums tur no sākuma 1, 2, 3, 4, laikam katrā pusē bija istabas. Mēs pa lielam pa 2 vienā istabā, katrā istabā pa 2 gultām, bet tas ir labs hotels. Labi, viena puse ir nodragāta, mums tur logi izšauti visādi bija, un visādi tāds bardaks, tur ir kaut kāds asins, viss kaut kas tāds, bet tas tāds sīkums, tur bieži darbības. Bet mēs esam hotelī, protams, ūdens elektrība nav tādā garā, bet mēs aizvien esam nezinājošā stāvoklī, kas mums notiks tālāk UTT. Tagad mēs esam tajā hotelī, mums jau atnes paēst, atnes bišķi labāk, bet labi, tas labāk ir tādi katram pa trauciņām ar rīsiem, un tur tā gaļa sanāk nedaudz kādu krūzi. Caur lūpa. Krūzīta, tāda kā gaļa, kāda tauki tur visādi. Starp citu, pēdējā dienā, pirmspēdējā dienā, kad mēs bijām tumšajā istabā, viņi ieslēdz uz brīdi elektrību, viņi tur ģenerators bija pievienojuši. Un tieši trāpījās pusdienas, kad mums tos miskas maizes sēdām, tur mēs skaitiet, visas tās dienas neviens nemazgājās vispār, nekādas sanitāriem apakšbikses pie pakaļas pielipušas un tur visādas problēmas. Un mēs atnes atkal to ēdienu, un tajā gaismā mēs skatāmies, kā viss tur rokām netīri. Nav jau nekāda trauka, mēs tur centāmies to plasmas maisiņu kaut kā ēst. Un mēs atram tur, un tur iekšā tajā, kur to gaļu atvest, tur tādi gabali tādi, un tur bija kaut kādas cūka kazi, es nezinu, kas tā pa gaļu, maz negrib zināt. Žokļa gabals uz zobiem tāds, mēs tā pazīmēs, ok, apsukā. Bet, tajā badā, ka tu esi, tev vienalga ko ēst. Labi, tālāk tajā hotelī. Paiet atkal diena, viņš pasaka, ok, mēs jums atvedīsim telefons, jums būs iespēja sazināties ar jūsu vēstniecībām, lai mēs varam saorganizēt, kā mēs jūs dabūjam no šejienes ārā. Mēs uzreiz, visi super sacerējušies, viss kārtībā. Mums atved tos telefonus, mums ir pusstundu laika. Es uzrakstīju vēstules visiem, kam vien varēju, pazīstamajiem čomiem, kas bija, īstenībā es uzrakstīju kādiem 500-600 cilvēkiem vēstules, kas man tuvākie apkārtnē tādi ir. Aizsūtīju par situāciju, kas ir noticis un UTT, un
atkal atņem tos telefonus, tad mēs gaidām nākamo dienu. Tur pārējie mūsu kolēģi sazinājās, jo mēs esam no daudzām dažādām valstīm, tur Francijām, visu kaut ko. Un aiziet tās pirmās ziņas. Tur es daudzās detaļās arī nevaru par to evakuāciju iedziļināties. Bet paliek tāda situācija pa lielam, ka mēs esam iesprūduši, jo mēs esam pie tās MNDA, kur tajā brīdī skatās teroristiskā grupa, jo viņa nav oficiālā valdības. Oficiālā valdības grupa, džunta valdība, zem kuras mēs strādājām, cik mēs esam nonākuši pretinieku pusē, mūs ir konsiderējusi kā spiegus, un arī politiski viņi vēlētos mūs, lai mēs pazūdam. Pat cik tur saistīta ķīniešu mafija, 4 tās lielās ģimenes ir tajā Lokājas pilsētā, kas ir mums blakus ir Ķīnas robeža. Ķīna no sākuma mūs negrib evakuēt, tāpēc, ka viņi nezina, kas mēs tādi esam, lai neevakuētu kādus teroristus. Pa lielam mēs nonākam situācijā, no kuras, principā, praktiski mēs nonākam brīdī, ka mēs domājam, viss izejas mums nav, mēs netiksim ārā no šitās situācijas. Tajā starpā es ielikšu tagad pāris video, kuras es biju, ka jau mēs bijām hotelī, kad mums tos telefons jau sāk dot nedaudz biežāk, jau mēs sadraudzējāmies lēnām ar to MNDA čali, mēs arī tādu informāciju iedevām, pamainījāmies šādām tādām lietām, aizgāja mums draudzīga komunikācija, viņi mums tad cirreiz pat aliņas atnes, aizgāja tāds viss tas, jo tas hotels, ko viņi ieņēmuši, tas bija viņa pretinieku hotels, viņiem tur pēc tiem kādu likumiem viņi var pretinieku manas lietot un visus tos UTT, karoči veikals un kas tur tālāk. Un tad man ir pāris video, kā es jutos, un mums jau kā tur duši, jau viss jau mēs esam jau tādā čilā, bet čilā fiziskā vairāk, teiksim, guļam hoteļu gultās, bet psiholoģiski mēs saprotam, ka aizvien var iznākt mūsu sadarbība ar džuntu ārā un visādi tāda informācija, un mūs var izvest ārā arī tikpat labi nolikt vienā strīpā, bet kaut gan es šaubos viņi to darīt, jo pat cik jau mēs bijām sazvanījušies ar mūsu konsulāriem ambasādēm vispārējo, tad tā nevajadzētu būt. Un, tad ir, es nezinot, es nevaru arī nekādu informāciju nevarēju dot pa internetu neko, lai nekas neiziet ārā, lai nekāda mēdī nav iesaistīta UTT. Un vienīgais tāds mans komunikācijas veids, ko es izdomāju, kā es varu atstāt ziņu, kas tiešām te notiek un ko es domāju un visu kaut ko tādu. Es zinu, man mazai māsai ir man TikTok parols, viņai man telefonā ir pieeja viņas telefonā manam TikTokam. Es izdomāju, es uzfilmējuši pāris TikTokus, es tur uzfilmēju kāds 6-7 video, vienkārši pastāstot, kas kā, un atstāšu viņai. Es domāju, ja mani tur, tad vismaz paliks tā ziņa pēc manīm, ko es atstāju, ko es gribēju pateikt, visu kaut ko tādu. Es domāju, ka es pāris tagad ielikšu, pēc šīs sarunas ielikšu iekšā, parādīšu, kas tajā tika teikts, bet ne viss, noteikti daži tur ir pārāk personīgi, un tā. Un, man laiks beidzās arī un baigi gari sanāk. Es domāju, es kādu dienu uzfilmēšu, pastāstīšu arī tieši par to pašu evakuācijas procesu, kā mēs tur nosēdējām ilgi, kopā 3-5 dienas, kā mūs evakuēja un visu to pārējo daļu, teiksim tā. Bet kaut ko jau jūs nedaudz sapratīsiet no tādiem iespējiem, kas bija tur. Es iemetīšu arī droši vien kādu bildi vai bildi video pastu, ko es varēšu likt, ko es varu likt, lai jūs saprotat apmēram, kas un kā. Un runājot par podkāstu, mēs filmēsim podkāstu, mēs ar Tomu Baronu Luķu un Robertu Ernestu Levicu jau iesākām vienu dienu, savācām apratūru uzfilmēt podkāstu, kas būs nākamais solis, ko mēs arī uzfilmēsim. Mums pašlaik viena izgāšanās bija daļa mūsu pašu ilgās neredzēšanās un vēlmes parunāties savā starpā un atzīmēt neredzēšanos, teiksim tā. Tāpēc mēs neko nesafilmējām, bet mēs uzfilmēsim podkāstu. Jēga būs tāda, ka mēs ņemsim ārā visus oficiālos rakstus, kas pašlaik tā būs pirmā sērija. Kas ir par situācijām, ka karš izstāsta, ka ir diezgan neizbēgams arī Eiropā, pēc ziņām lasot. Un par to, kā īsti izdzīvot tādās situācijās, ja jūs iet kādā, es nezinu, piemēram, imants daudz dzīvokļu mājā un sākās karš, atslēgts tiek komunikācijas, ūdens, elektrības sakari. Ir daudzas lietas, par ko cilvēkiem jāizdomājās par to, ka jums nebūs ūdens, kur jūs kakāsiet, čurāsiet, rupi sakot, kur jūs dabūsiet ūdeni. Un visu šīs tēmas mēs apspriedīsim, izteiksim savu viedokli un balstīsimies visu situāciju uz pamatiem, ko visi lielākie un oficiālie mediji ir rakstījuši pašlaik. Tā kā, šeit būs pāris pēdējie mazie video, varat paskatīties un tā jau tiekās vai nākamajā sērijā vai podkāstā. Sorry.
breathing deep as inside. Nè, có chuyện gì nó? Tas ir no hoteļa, tās ir cigaretes bez filtra. Mums atnests ūdens. Tādas cigaretes mēs bez filtra pīpējām. Šodien arī loks visi sašauts. Nu, vot mēs esam gūstā jau sanāk 16 dienas laikam. 16 dienas. Un tagad vismaz daudz maz tā kā drošībā, jo ar vietējiem spēkiem vairs nav problēmas. Nav tā kā iepriekšējās dienas, kas bija gan kara epicentrā un visā pārējā. Bet tagad mēs esam tajā situācijā, ka mēs nezinām, mēs varam palikt varbūt gadu te, varbūt otra valdība te uzbruks. Mēs esam nobloķēti. Labi, paldies Dievam, mums ir sanācis labi sakomunicēt ar vietējiem spēkiem pašlaik, un viņi mums iedod principā visu nepieciešamo. Viņi mums ir atnesuši arī visādas tējas un visu kaut ko tam līdzīgu. Cigaretes. Atnes reku veselu maizi, bet tās ir bez filtra. Un mums pat ir alus. Viņi pat mums alu atnes. Un vēl viena lieta, ko viņi man atnes, tas ir vietējā bonga. Tā kā no vienas puses varētu izklausīties, ka mēs te tā kā bezmazai atpūtā esam. Bet pa naktīm te bombardēja pa laikam vēl reaktīvās lidmašīnas. Tur var redzēt, ka šajā pilsētā nedaudz dzīvība sākus atgriezties. Bet neko sēžam gaidam kaut kāds jaunums, kaut kas būs. 7 dažādas valsts strādā, lai izvilkt mūs ārā no šejienes, jo arī līdz kaut vai Laosas vai Tailandas robežai tas ir baigais gabals. Un tur ir citi grupējumi arī, kam pieder tās vietas. Un ja mēs brauksim pa to, tur arī viņš saka, ļoti liela iespējamība, ka mums uzbruks un ka otra valdība, piemēram, var mūs novākt, lai spēlētu politiskās spēles, vai pateikt, ka viņi mūs novāca un, debielisms. Pat tagad ikdiena mums ir tāda, mēs ēdam rīsus ar gaļu, vienu to pašu katru dienu, bet labi. Tad cenšamies patrenēties kaut ko pa dienu, lai nezaudētu formu un daudz maz nepārspīlējot, jo kā nekā vitamīnu trūkums lēnām organismā atnāks ar vienu to pašu pārtiku. Un, interesanti. Mēģināšu tajās nofilmēt pārējos, kā viņiem iet. Tur, kur ir tās mājas, tā ir Ķīnas robeža. Kur ir Ķīnas sēta. Tā, ja jūs redzat šo video, tad visdrīzākais, ka mums ir izgājis diezgan slikti, un es te vairs neesam, bet labi. Sīkāk tu noteikti kādu dienu, pat cik tev ir pieeja manam TikTok akontam, tu pamanīsi privātajos videos šo video. Tad mūsu stāsts ir tā. Tak, 22. janvāris, novembris, 27. diena. Mums kāda situācija tāda, ka Īvam, kas ir kanādietis, viņam ir beigušās viņa tabletes, viņam ir posttraumatika, tas ir traumatiskais stress pēc Afganistānas. Viņš jau sāk nedaudz iet tur visādām pašnāvību domām, visu kaut ko tādu. Ģima, kas ir Ukrainas, viņš jau kādu labu laiku ir jau lēnām jūdzās nost un no stresa, viņam visādi pleķi, un viņš ir viss palicis balts, vājš, šausmīgi izstāsiet tā godīgi. Situācija tāda, ka, kur mums bombardē, var parādīt. Ne pirmie kalni, bet tur otrie. Tur katru otro vakaru bombardē, un
Cik es saprotu, viņi avansējās, tad visi cilvēks evakuē un projām viss kaut kas tāds. Esot arī par civilo konvoju bombardējuši un daudz cilvēki miruši un viss kaut kas tam līdzīgs. Savā starpā mums pat cik jau 27 dienas vakar, piemēram, izsākās tāda nelielas domstarpības, varētu teikt. Jau cilvēkiem nervi neiztur, tur džeks tur sabļā uz vienu, uz otru, un sākās jau tāda psiholoģiskā nedaudz krīze, kā nekā mēs katru dienu saprotam, ka tā var būt pēdējā. Jo 10 dažādi faktori, kāpēc, un, protams, ka psiholoģiski, jā, reku augšā, ja redzat, tas ir no loga, tā lodi, kur gāja. Un es katru rītu, kad pamostos, pirmais, ko es redzu, ir tā hoiņa. Katrs, ne visi tur to stresu, un ne visiem ir viegli. Tā kā, es nezinu, kas būs tālāk, jo situācija tāda, kad, ja kāds no mums, mēs tomēr visi esam neparasti zēni, teiksim tā, kāds no mums nojūksies, tā sekas var būt traģiskas. Jo tur ir rests vispārējais, tur ir cilvēki 3 ar kalašņikoviem, kas mums apsargā. Un ja kaut kādam aizies kaut kas ciet, tas var beigties švaki priekš visiem, teiksim tā, jo jebkurš no mums izdara vienu kļūdu, pa sekām atbild visu kopā. Un tāpēc mēs savā starpā mēģinām kaut kā novērtēt, tāpēc man arī ir stāžu kursi uz psiholoģiju un novērot, kuram ir problēmas un pat īstajā brīdī, teiksim tā, parunāt un pacelt morāli un būt nedaudz blakus. Protams, mēs cenšamies palikt arī disciplinēti. Mēs katru dienu, kad mums iedod tagad telefons, sazinamies ar mūsu varas iestādēm un vispārējo. Mēs vakarā taisam sanāksmi, visi apsēžamies, kad telefons esam atdevuši. Apspriežam visas detaļas, kādi jaunumi, ko un kādas iespējas plānojam. Pēdējais plāns, kāds mums ir, ko mēs te varam darīt, ja galīgi viss virsā. Mums ir arī 3. plāns. Bet, tā ir vairāk pašnāvība nekā plāns. Bet, labāk mirt tā nekā uz ceļiem Kalašņikovu pie galvas. Teiksim tā. Interesanta situācija. Ģeneratoru piedarbināja. Uzmaz brīšku elektrība. Labi, jāizmanto elektrību, lai nomazgātos. Tā, Lita. Šis video ir domāts mammai un tētim. Čau, mamma, tēti. Kāpēc šis video? Tāpēc, ka 27. oktobrī, ka mēs trāpjām Jelenkumā, mums novirzīja pilsētiņā. Pēc tam pie mums bija 3 mašīnas, 2 šoferi, 3 šoferi, kas izkāpa ārā blakus mašīnai. Militārā grupa, kas nāca, viņi bija apsēdušies, tur lūdzās, un es redzu pa labo logu. Pienāk čalis ar Kalašņikovu, bam vienam, bam otru, otrs cēlās kājās, bam otru, trešo nenošāvu. Tajā brīdī Marto, es pagriezos mašīnā mēs 7 cilvēki, un Marto pastījās uz manī, viņš arī redzēja pie logu to, un saskatījāmies acīs, un viņa jautājums bija tāds, tas ir viss, tās beigas, un es atbildēju, laikam. Un viņi tur kustās tālāk aizmugurē, un attaisa bagāžnieku, tajā brīdī viss tu gaidi, ka tev tūdās pāris lodes ieldos vai nu galvā vai mugurā, un tajā brīdī pirmā doma, kad principā man iešāvās, tas bija Brāns Dāvid, kāda afigēnāko dzīvi tu esi nodzīvojis. Tagad tas beidzās, bet es nodzīvoju tādu fucking dzīvi. Un vienīgā nožēla, kas man bija, tā bija, ka man nav iespēja jums atvainoties. Atvainoties jums, tāpēc, ka es pats savu dzīvi izdzīvoju, man liekas, savu 33 gadu laikā 10 reizes vairāk nekā jebkurš cits cilvēks un pieredzējis sākot no misijām Sahārā, džungļos, atpūtām Karībā uz jahtām, realitātes šoviem un fig viņi zina, es nodzīvoju tādu fucking skaistu dzīvu, pa kuru es priecājos un nevienu sekundi neko nenožēloju. Es pieredzēju tik daudz lietas, kur, protams, daudz ko neviens nezina, jo es neesmu stāstījis.
Bet man liekas, ka nav lielākas sāpes, kā zaudēt savu bērnu. Ka tas ir šausmīgi grūti un smagi, un es gribēju atvainoties jums par to, jo dēļ manām rīcībām jums ir jācieš. Bet uztveriet to tā, es savu dzīvi esmu nodzīvojis skaisti, un ja man būtu jānodzīvot dzīvi tādu, kā citi cilvēki no pirmdienas līdz piekdienai iet uz darbu, piekdienā piedzerās, sestdienā piedzerās, svētdienā atpūšās un atkal, tad es drīzāk pats nošautos. Tā kā man šī dzīve, kāda es nodzīvoju, tas ir kaut kas fantastisks un kaut kas, ko es nemainītu nekādā ziņā, un es pa savām sekām atbildu pats. Tikai, kā es saku, žēl, ka jums ir tas jāpārcieš, bet skatieties to relatīvi. Jo nāve tā ir tāda dzīves cikls, un es nomiršu, jūs nomirsiet, vispārēji arī nomirs, tas ir neizbēgami. Un vairāk, es domāju, jādomā par to, kad cilvēks nomirst, vai jābēdājas būt, ja viņš savu dzīvi ir dzīvojis vientuļi, slikti, garlaicīgi un depresīvu, bet manā gadījumā es savu dzīvi dzīvoju uz 1000%, esmu iztērējis savus visus 100 gadu dzīvības un vispārējo. Tā kā manā gadījumā var priecāties, kad Dāvids dzīvoja ahuienāko dzīvi. Tā kā, jā, piedodiet mammu, tēti, es jūs mīlu. Protams, arī visus tos pārējos, kurus jūs tur esat sataisījuši, brāļi, māsas, cik tur bija. Jānis, Kristaps, tur Lita, Kitija, Tomas, tur visi šitie. Es ar citus atceros, ka mēs bijām maziņi laukos, ka mēs nācām mājās viss netīri, ka sēns vienmēr muterītei prasīja, ko mazgāsim šitos pašus, vai taisīsim jaunus, tāpēc droši vien mēs esam daudz, vai ne? Bet, pīpēt es nepārstāšu, jo šitais draņs man nogalinās. Tā kā jā, mamma, tēt, sorry, ka tā sanāca, bet es nodzīvoju ahuienāko dzīvi, un liels jums paldies par to. Mīlu jūs.